baltsarkanie uzvaru gūt. Vēl ir jācīnās 2 periodi grūti. Uzvar, un nu pretī nāk Šveice. Azars, Sviedri, cīņa tveicē. 0-1, Latvija zaudē. Skatītāji klusē, neviens pat neaplaudē. Pēkšņi Znaruks vārdsargu arī piegrūž vārtus. Beidzot zelts kursā grupu prieku nevar izteikt vārdos. Sensācija. Pavasars, 97. gads, tikai šoreiz jau A grupas čempionāts. Latvija pret Kanādu nospēlē 3-3. Zviedri mūs no A grupas pat ar cīņu neizdīs. Latvija, Zviedrija 1-1, un tā pastarīši iegūst respektu un cieņu. Vēl uzvar pār Slovākiem, sagraut tiek Vācija. Tie tik ir svētki, līdzmo visa nācija. 7. vieta, visas prognozes tiek grauds. Tas ir ne tikai hokejistu gods, bet visas tautas. Vienotība, ticība, cerība un veiksmi. Kamēr Latvijā būs hokejs, mūs acīs būs veiksmi. Sarkanbalts sarga diena par jums. Vienalga uzvar vai zaudējums. Vienotība, ticība, cerība un veiksmi. Kamēr Latvijā būs hokejs, mūs acīs būs veiksmi. Sarkanbalts sarga diena par jums. Vienalga uzvar vai zaudējums. Semjonovs iemetienā izcīna ripu, Nižavīs atpakaļ aizsargam. Reķis Krastiņams, Krastiņš pretnieku zonā, ieraida ripu, tur pēc sasteidz Nižavīs. Bet tagad, kā Latvijas izlase spēlē, par pastarīšiem A grupā tos vairs nevar dēvēt. Visi mēs redzējām olimpiādu Turīnā. Viena niča, 4 zāģi, nu galīgā urīnā. Kur ir problēma? Kas to lai zina? Treneris, spēlētāji, visi tikai min. Piemēram, Ivanām uz izlases neviens neaicina. Bet viņš taču jau vienpratēji toč to zina. Vārds arī jautājums it kā netiks kāds. Nu, bet šoreiz Arčam mazliet švakāks darbs. Ir jau jāzina laiks, kad no skatuves iet prom. Beļauskas aizgāja kā zvaigznes, nav tur 2 domu. Tad jau Aleksandru Kerču izlasē vēl vajag likt. Paulo Čudīno paņemt nebūtu slikt. A ko? Kurš no jauniem kā Kerču uztaisīs pauzes tādu, ka pat Andersonam vienkārši pietrūkst vārdu? Jā. Jaunieki, panāciet lūdzu šurp. Ko jūs domājat par Latvijas faniem? Latvijas skatītāji? Tos neviens vairs neizkonkurēs. Jo visi pasaules zina, ka labākie fani esam mēs. Un ziniet, kā fani mēs ticam un ticēsim jums. Vienalga kas, kamēr būs sarkanbalts sarkanie, mēs būsim ar jums. Vienotība, ticība, cerība un veiksmi. Kamēr Latvijā būs hokejs, mūs acīs būs veiksmi. Sarkanbalts sarkanie par jums. Vienalga uzvar vai zaudējums. Vienotība, ticība, cerība un veiksmi. Kamēr Latvijā būs hokejs, mūs acīs būs veiksmi. Sarkanbalts sarkanie par jums. Vienalga uzvar vai zaudējums. Par jums vienalga prieka asars vai skumjas par jums. Sarkanbalts sarkanie par jums. Tas nu tiešām ir brīnums. Šī diena, šis mačs, un tie, kas redzēja visu mūžu, varēs atcerēties toreiz tajā datumā, kā Latvija uzvarēja. Nebūtu vienkārši uzvara, tā piemiršos, bet šādas uzvaras neaizmirstīsies nekad. Latvijas hokeja zelta mirkļi.